pirmo dātumu, 1520. Tas ir pieminēts rakstu avotos, bet mēs tos pirmos dokumentus kā tādus neesam redzējuši. Tātad var šaubīties, tur viens gads iet uz priekšu, viens gads iet atpakaļ, saproti, kā tā. Nu, bet apmēram, teiksim, vispār, kad nobraucu Palangā, es pateicu, jūs baznīca ir, saproti, 50 gadu, jo jauna nekā sventais baznīca, un jums nav ko palāk lielīties pret mumis, saproti. Un šitā ēka, kā baznīca, kā celtne, visā Palangas lielajā pilsētā arī ir visvecākā. Kā tāda izlikusi no tā laika. Tad galu galā šo altāri ir dur eņģeli. Viņi diezgan laiku nebija baznīcā. 64. gadā viņi sasisti un azbāstums stāvēja izlami. Uz baznīcas jubileju. Rucūšana Indrija nav, pat ir logiem. Izņēma tos stiklus un tas uz visām pusēm. Cik tālu var redzēt? Jā. Cik tālu var redzēt? Kā tā nākošais būs? Nē, mums reiz 10. Divreiz mēnesī, ja? Kāds latviešu mācītājs, tas pats no Rucavas brauc? Nē, mums ir no Kretingāla tāda ir lietuviešu mācītāja. Latviešu mācītāji, lai tev kaut ko nav. Mums ir grūti dabūt no Latvijas. Mums kaut ir aizņemts, es gribu kaut ko, ja lūk pusgadu iepriekš. Gandrīz gadu priekš. Jā, nu, bet tie mācītāji pieraksti, kā saka teikt. Nu, jā, vecais Gīrnes vēl atbraukdava, kamēr viņš varēja. Kā administrators.